Tiešām man sāp par kultūras darbiniekiem. Es domāju tā, Ventspilī jau cik gadus godina gan skolotājus, gan ārstus, gan dažādas profesiju pārstāvus, protams, arī sportistus un šogad arī jauniešus godina, bet tas viss ir labi. Un kur paliek kultūras darbinieks? Jo kultūras darbinieks jau ir tas, kurš strādā tad, kad pārējie visi svin svētkus, kad visi atpūšas. Kultūras darbinieki strādā, un ne tikai direktori un producenti, bet sākot no garderobistu un beidzot ar tehniskiem darbiniekiem un apkopēju. Un tuvākajā laikā, es domāju, jāpanāk šī netaisnība, kas ir pret kultūras darbiniekiem. Arī viņiem vajag savu pateicību pasniegt un kaut kādā veidā motivēt. Un otrs, kas ir, es domāju, noteikti ir jāizdomā kāds instruments visiem kopā, lai kultūras iestādes savā starpā nekonkurētu.